sāksim ar plenārreferātu. Un tāpēc aicinu savu kolēģi, profesoru Eriku Jēkabsonu no Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes nolasīt referātu Rietumu lielvalstu misijas Latvijā neatkarības kara laikā faktors un nozīme. Lūdzu, Erika. Labdien! Dāmas un kungi, godātie viesi, dārgie draugi, kolēģi! Man ir patiesa gandarījums un prieks šeit runāt šodien. Atbildība ir milzīga, jo man ir jāatklāj šīs te brīnišķīgās, lieliskās zinātniskās konferences otrā diena. Mums klāt ir ļoti daudz viesu, par ko esmu pateicīgs gan organizatoriem, gan arī pašiem viesiem, kuri šeit atbrauca no tik daudzām valstīm. Un tas ir man kā zinātniekam, un es domāju, jebkuram, kurš jūtas kā zinātnieks un pilnvērtīgs sabiedrības loceklis vispār, ir ārkārtīgi būtiski apmainīties viedokļiem. Mans uzdevums šodien, mans mērķis šodien ir parādīt varbūt mazāk zināmu šķautni, apkopojot zināmo informāciju vispārīgā veidā par rietumu sabiedroto misijām Latvijā 1918., 19. un 20. gadā ap neatkarības kara laikā. Jautājums no vienas puses ir skatīts samērā detalizēti, sevišķi kaut vai Bermonta cīņu sakarā, artilērijas dalība, sabiedroto artilērijas dalība, taču, tāpat kā ļoti daudzos citos gadījumos, ne līdz galam. Un mans tātad mērķis ir mēģināt apkopot to īsā pārskatā. Turklāt, lai to veiktu, es īsumā atgādināšu galvenos situācijas attīstības punktus Latvijā šī laikā. Izstāstīšu par to, kādas sabiedroto misijas un sabiedroto pārstāvi šeit bija klāt. Pēc tam es īsumā aplūkošu atšķirības un līdzības šo misiju attiecībā pret Latvijas valstiskumu. Tālāk parunāšu par to, kāds iespējas galu galā bija šīm te misijām un mēģināšu konstatēt, kāda ir nozīme. Es teikšu uzreiz, ka tas viss notiks pārskatu formā, jo šeit klāt, Latvijā klāt bija nevien rietumu sabiedroto misijas, bet arī Japānas, Itālijas, Čehoslovākijas, Polijas, protams, Lietuvas, Igaunijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Dānijas pārstāvi. Visu šo valstu arhīvos ir materiāli par Latviju. Tas pats būs attiecībā arī par Lietuvu un Igauniju. Un Baltijas valstis šajā posmā, kur es aplūkošu šodien, ir īpaša vieta Eiropas kartē. Un no Baltijas valstīm visīpašākā ir Latvija. Tāpēc, ka tā ir ģeopolitiskajā centrā, tāpēc, ka šeit saduras visu šo te manis nosaukto zemju intereses, protams, arī Krievija un Padomu Krievija un Baltā Krievija, tāpat Bermonts ir spilgta liecība tam. Nu, lūk, līdz ar to mans uzdevums nav vienkārši. Es pavisam īsumā atgādināšu galvenās norises militārajā situācijā, politiskajā situācijā, un pavisam īsi, bet tomēr nedaudz vairāk nekā pirmās divas, es pakavēšos pie sociālās situācijas. Tas ir tas, ko mēs vēl mūsu vēsturē esam izpētījuši nepietiekoši, bet kam ir būtiska loma tieši tāpat kā politikai, tieši tāpat kā militārajam faktoram, valstu, visu zemju, valstu un nāciju vēsturē. Īpaši laikā pēc Pirmā pasaules kara. Nu, lūk, tad būtībā situācija Latvijā, šis vairāk ir domāts ārzem viesiem, jo mēs savu vēsturi puslīdz zinām, un es šodien patiešām to darīšu ļoti vispārīgi. Militāra politiskā situācija ir sarežģīta, un tātad šeit Latvijas pagaidu valdība ir spiesta cīnīties gan ar padomju Krieviju, padomju Latviju vienu brīdi Krievijas sastāvā faktiski un arī tās armijām, ir spiesta cīnīties ar Vācijas armijas daļām, ir spiesta cīnīties ar vācbaltiešiem. Turklāt pirmajā posmā, jeb 1919. gada sākumā, šeit mēs redzam situāciju, zilā teritorija ir vienīgais, ko nosacīti kontrolēja Latvijas pagaidu vai nacionālā valdība. Visa pārējā ir Latvija, ir zem boļševiku varas. Un pakāpeniski sākumā savienībā ar vāciešiem, gan vietējiem vācbaltiešiem, gan arī Vāciju, līdzīgi kā Lietuvā, notika sarkanās armijas atspiešana no Latvijas teritorijas daļas. Sekoja konflikts pie Cēsīm
kopā ar Igauniju vistiešākā iesaiste pret vācu-baltiešiem un Vāciju. Uzvara šī kaujā pie Cēsīm, tālāk aiziešana līdz Rīgai, Latvijas pagaidu valdības atgriešanās, rudenī krīze Latvijas neatkarības karā, cīņa pret Bermontu, ja Baltie spēki, 70% vācieši, 30% krievu karavīri, cīnās par cariskās vai Krievijas atjaunošanu. Un pēc tam jau no 1919. Gada beigām savienībā ar Polijas armiju cīņa pret Sarkano armiju Latgalē un Latgales atbrīvošana līdz 1919. gada, 20. gada atvainojos pavasarim. 1920. gadā es piebildīšu vienkārši, lai jūs saprastu, cik ļoti sarežģīta ir šī situācija, un es nevaru pieskarties visiem aspektiem šajā īsajā pārskatā. 1920. gada beigās, 20. gada vasaras beigās konflikts bruņots ar Lietuvu. Tas vienkārši atspoguļo to, cik sarežģīta bija Baltijas valstu situācija, nespēja vienoties un cik nepieciešams ir šīs kļūdas pagātnes pētīt un izpētīt un par viņām runāt atklāti. Lūk, tas viss padara rietumu misiju klātbūtni, uzvarētāju valstu klātbūtni šeit ārkārtīgi būtisku. Un turklāt es uzreiz gribētu minēt kontekstā ar to, ko es teicu par Cēsu kaujām, es gribētu minēt faktu, ko mēs vispār neminam mūsu vēsturē gandrīz, un otrs, kurš perfekti pierāda to, ka mēs esam Eiropas vēstures daļa. Bet vienkārši paši to dažkārt nepievēršam tam atbilstošu uzmanību. Cēsu kaujas. Cēsu kaujas, viņu tiešais iemesls slēpās Versaļā, ja Parīzē, kur notiek miera sarunas. Šī brīdī 1919. Gada jūnijā Vācijas valdībai tiek izvirzīti noteikumi, kuri ir nepieņemami no ļoti daudzu vāciešu, it sevišķi patriotiski noskaņoto vāciešu skatu punkta. Arī no von der Goltza skatu punkta, jeb komandieris vietējais vācu spēku. Un būtībā ir pārliecība, ka tūlīt karš atsāksies. Aizsteidzoties notikumiem uz priekšu, rietumu misijas, kuras šī brīdī ir Latvijā, tūlīt par viņām sīkāk nedaudz runāšu, bēg no visas Latvijas teritorijas ar mašīnām, kuģiem uz Liepāju, tur kāpja virsū kuģu klāju un brauc Liepājas reidā, lai nenokļūtu vācu ugunī, kas ir no pilsētas. Savukārt vācieši atstāja pilsētu, jo baidās nokļūt artillerijas ugunī no britu un franču kuģiem, kas stāv reidā. Saprotiet, šī brīdī ir pārliecība, ka karš tūlīt atsāksies. Un rezultātā von der Goltz uzsāk akciju pie Cēsīm, jo būtībā viņam vajag placdarmu kara atsākšanai. Un tas ir tas iemesls politiskais, kāpēc šī kauja sākas. Mēs to vienkārši neminām, iemesls ir Parīzē. Parīzē. Tieši tā. Lūk, tātad tagad īsumā par sabiedroto misijām. Tikai fakti. Briti ir klāt šeit no 1918. Gada decembra. Kuģi, kara kuģi, ir klāt no 1918. Gada beigām. 1919. Gada martā, kuģi turklāt ir klāt nepārtraukti, konstanti līdz pat 20. gadam. No 19. Gada marta Liepājā, pēc tam Rīgā, darbojas militārā misija. Britu militārā misija. Izlūkošana faktiski. No marta otrās puses ārlietu ministrijas pārstāvis Grants Vatsons. No maija politiskā misija ar Talencu priekšgalā, plus maijā un vasarā no Tallinas šeit ļoti bieži ierodas arī Baltijas valstu vai sabiedroto Baltijas valstu misijas vadītājs Gofs, kurš arī patiesībā šī misija arī sastāv no Britiem pārsvarā. Lūk, no 1919. Gada vasaras Britu inspektors pie Latvijas armijas. Briti ir atbildīgi par Latvijas armijas apmācību. Tālāk, oktobris, kauja pret Bermontu no 15. oktobra. Britu karakuģi kopā ar franču karakuģiem palīdz Latvijas armijai ar artilēriju. Kauja. Piedalās kaujas darbībā, ciešot zaudējumus kritušajos. No 19. Gada beigām Latvijas armijā strādā Britu aviācijas instruktori. Tālāk misija vienlaikus Britiem ir misija Jelgavā 1919. Gada vasarā un rudenī pie Bermonta. Mazāk zināms fakts, bet arī jūs jūtat, šī haotiskajā situācijā Briti mēģina turēt roku uz pulsa, tā vispārīgi runājot. Bet, bez tam vēl ir humanitārā misija Lady Paget, kur arī mēģina glābt Latvijas bērnu dzīvības. Nevienmēr tik efektīvi, kā to dara amerikāņi, bet joprojām. Te vienkārši ir daži skati no Amerikas arhīviem
Šī ēka kreisajā pusē ir skats no tagadējās okupācijas muzeja filiāles uz Brīvības ielu. Interesanti. Gan 20. gads pēc 20. gada sākums. Nu jā, Francija īsumā. Francija 1919. gada aprīlī ierodās militārā misija. Militārā misija, kura šeit darbosies līdz pat 1920. gadam. Militārā misija Diparkē, franču kara kuģi arī līdz ar to ir klāt un kaujas ar Bermontu kopā ar Angļiem vai Britiem, kā jau es minēju. Un ļoti būtiski, tieši tāpat kā Britu gadījumā, arī Franči apgādā Latvijas armiju ar bruņojumu. Ne tik intensīvi, ne par velti atvainojos, ne par velti tas ir parāds Latvijai, bet joprojām tad ir šī apgāda. ASV aprīlis 1919. gads. Miera sarunu vai Amerikas Savienoto Valstu miera sarunu komisijas vai delegācijas Parīzes miera sarunās misija ar pulkvedi Grīnu priekšgalā. No aprīļa palīdzības administrācija ar miltu krājumiem, kas glābīja patiesībā Liepāju no bada un palīdz nostiprināties pagaidu valdībai. Kara flotes kuģi un pirmkārt transporta kuģi, kas ir šeit klāt līdz pat 1920. gadam. Līdz 22. praktiski. Nu jā, vēl no 1919. gada augusta sarkanā krusta, Amerikas sarkanā krusta misija. No rudens valsts departamenta un kara departamentu pārstāvi. Klāt vēl YMCA misija, arī humanitāra misija tātad un citas. Būtībā, ja paskatās uz Rīgu kaut vai kā metropoli reģionā, pirms kara 400 000 iedzīvotāji, lielākā pilsēta neapšaubām reģionā, tad patiesībā Rīgas ielas ir pilnas ar amerikāņiem visvairāk. Viņi ir redzami. Tie ir jūrnieki, beisbolu spēlē, esplanādē un tā tālāk. Avīzes pārsteigts, kas tā par spēli. Bet tā ir skaitliski lielākā ekipējums Latvijas armijai, medicīnas piedarumi un tā tālāk. Nu, faktiski tagad svarīgākais, būtiskākais. No tā, ko es tikko minēju, izriet, ka šī klātbūtne ir ļoti intensīva, liela, nu jā, un šķiet arī būtiska. Daļai tā arī ir, bet, protams, ka nostāja pret Latvijas Republikas valstiskumu ir visai, kā lai saka, visai neviennozīmīga no mūsdienu viedokļa raugoties. Šeit es vēl nerunāju par humanitāro krīzi, šeit es vienkārši ieliku dažus fragmentus, es viņus atstāšu uz brīdi un pamainīšu, lai jūs redzētu, ko ziņo amerikāņi un briti par humanitāro situāciju. Tā ir katastrofa, tā ir krīze, un patiesībā tas ir tas, ko mēs aizmirstam un nerunājam, tāpēc, ka tas bija aizmirsts arī 20. un 30. gados. Iemesls, kāpēc mēs to aizmirstam šodien. Nu jā, tad nostāja. Britu misija kopumā ir, es uzreiz pārēšu pie secinājuma, ņemot vērā to, ka man ir maz laika, un pēc tam paskaidrošu, kāpēc, bet Britu misijas nostāja laikam ir tāds klasiskākais piemērs no vienas puses, misijas vadītāju talents pirmkārt un arī citu labvēlībai pret Latvijas neatkarības jautājumu. No otras puses, Londonas nostāja ir ļoti piesardzīga. Būtībā Briti baidās no diviem faktoriem. Ļoti baidās no diviem faktoriem un reģionā no tiem pašiem faktoriem, no kuriem viņi baidās Parīzes miera sarunās. Un tie ir būtībā bolševiki vai Krievijas bolševiki. Un Krievijas bolševisma eventuālā izplatīšanās uz Eiropu viens. Un otrs, protams, Vācija. Uz ceļiem nospiestā Vācija, bet joprojām spēcīgā Vācija. Ne tik ļoti viņi baidās no Vācijas kā franči, saprotam iemeslu dēļ, bet tomēr. Un tieši divi faktori, kuri nosaka Britu intereses šeit. Un ne tikai šeit, visā Eiropas reģionā, kuram mēs piedaram. Un arī Krievijā, protams. Viņi ir par Krievijas atjaunošanu, cerība, ka atjaunosies nebolševistiska Krievija. Viņi baidās no bolševistiskās Krievijas, es jau teicu, un viņi cer līdz 1919. Gada rudenim, ka izveidojot buferu zonu, tā saukto starp Vāciju un Krieviju, neļaujot viņiem savienoties šiem diviem faktoriem, situācija būs glābta un arī viņa ekonomiskās intereses būs reģionā nodrošinātas. Būtībā 19. gada beigās viņi atteiksies no idejas par buferzonu, tas kļūst skaidrs līdz ar Judeņiča armijas sakāvi Igaunijā, ka tas neizdodas, bet tomēr Britu intereses šī brīdī ir vairāk virzītas tieši uz Igauniju. Tāpat kā Francijas intereses savukārt uz Lietuvu. Latvija ir atkal vidū, ne viens, ne otrs. Francijas attieksme. Bet būtībā jā, tātad
ekonomiskās intereses reģionā Britiem bija marginālas, un turklāt jau no 19. gadsimta. Viņu tirdzniecība un ekonomiskās intereses Baltijas jūrā bija marginālas jau no 19. gadsimta. Viņus neinteresēja šeit attīstīt ļoti intensīvu tirdzniecību, jo tas jau bija atmesta šī ideja, jau tad, kad viss bija mierīgi, pirms Pirmā pasaules kara. Un tas arī lielā mērā nosaka Londonas nostāju. Fakts, ka pretrunas savstarpēji izpaudās tieši starp Britiem un Frančiem. Sabiedroto misiju nostāja Baltijā nebija vienāda, nebija saskaņota un kur nu vēl vienprātīga. Britu un Franču pretrunas, ja paskatās uz viņu ziņojumiem, mēs to ļoti skaidri redzam, ka viņi patiesībā bija konkurenti visā pasaules, Eiropas mērogā pasaulē un arī, protams, Baltijā šeit. ASV īpaša vieta. Es pateikšu tagad ķecerīgu lietu. Saprotiet, literatūrā, arī latviešu literatūrā, starpkara periodā un arī mūsdienās tiek uzsvērta Grīna vai pirmais misijas vadītājs šeit Baltijā pret Latvijas valstiskumu. Draudzība ar vācu-baltiešiem, draudzība ar Krievu monarhistiem un tā tālāk un tā tālāk. Pierādījums, ka viņš ir absolūti nelabvēlīgi bijis noskaņots pret Latvijas valstiskumu. Tagad tā. Iedomāsimies amerikāni virsnieku 1919. gada vasarā. Ko viņš zina par reģionu? Viņš zina vienkārši to, ka šeit ir 1,5 miljoni iedzīvotāji. 1,5 miljoni iedzīvotāji Amerikas mērogiem ir kaut kas ārkārtīgi neliels un mazs un niecīgs, un tāds, kurš nevar pastāvēt kā valsts. Viņa viedoklī. Šis te, ko es runāju par amerikāņiem, daļēji attiecas uz Britiem, mazākā apjomā, bet tomēr, un Frančiem. Lūk, un pie tam amerikāņu publiskajā politiskajā domā ir stingra pārliecība šī laikā, ka viņu pilsoņu karš, amerikāņu pilsoņu karš, kas notika tātad pusgadsimtu atpakaļ, 60-70 gadus atpakaļ, ir vēl svaigā atmiņā amerikāņiem. Un kas notika pilsoņu karā? Separātisti gribēja atdalīties no lielas valsts vai dienvidu štati. Sekoja pilsoņu karš, kuru rezultātā federālie uzvarēja, atjaunojot valsts vienotību. Saprotiet, tāpēc amerikāņu skatījumā lielas valsts sabrukums ir vērtējams negatīvi. Tāpēc viņi vairāk nekā Briti un Franči cerības liek uz Krievijas atjaunošanos. Tas ir iemesls, kāpēc visas šīs misijas, kuras darbojas Baltijā, saucas misija Krievijā un Baltijas valstīs vēlāk. Misija Krievijā un Baltijas valstīs. Pēc tam pieliek klāt to Baltijas valsts. Sākumā ir Ziemeļkrievija, Ziemeļrietumkrievija. Bet es gribu teikt tā, kopumā amerikāņu nostāja, tie, kas šeit darbojās, un līdzīgs ar citu kā Britiem un Frančiem, pakāpeniski mainījās, viņi kļuva labvēlīgāki, individuāli labvēlīgāki pret Baltijas valstu neatkarību, redzot, ka šīs zemes un nācijas ir spējīgas pastāvēt un darboties patstāvīgi. Ar vienu vairāk tas nostiprinājās. Būtībā gan amerikāņi, gan franči, gan briti 1920. gada beigās un 21. gada sākumā jau nonāca situācijā, kad vietējo misiju vadītāji teica, vajag atzīt viņus de jure un tā tālāk. Protams, Londona, Parīze un Vašingtona nereaģēja atbilstoši. Bet fakts ir, ka būtībā amerikāņu nostāja nosaukt viņu par viennozīmīgi negatīvu nevar. Viņa ir dabiska. Viņa nevarēja būt citāda šī brīdī. Bet amerikāņu palīdzība, ko viņi sniedz, ir milzīga un ļoti nozīmīga. Francijas nostāja ir īpaša. Francijas īpašo nostāju nosaka viņu naids lielāks nekā Britiem un amerikāņiem dabiski pret Vāciju. Viņu bailes no Vācijas. Viņu pieredze ar Vāciju Pirmā pasaules kara laikā nosaka to, ka faktiski viņi ir īpaši naidīgi pret jebkādu Vācijas sadarbības faktu. Šeit arī vēl viens interesants fragments, kas parāda humanitāro situāciju Latvijā. Tā, īsumā par iespaidu. Visas misijas Liepājā un 1919. gada pavasarī un vasarā mēģināja panākt, ļoti iespaidīgi mēģināja panākt koalīcijas valdības izveidi ar vācu-baltiešu un citu Latvijas nacionālo minoritāšu iekļaušanu šajā valdībā. Viņu redzējumā tas bija veids, kā panākt to, lai Latvija pastāv kā pilnvērtīga valsts. Pamatots no mūsdienu viedokļa neapšaubām. Es teikšu tā, ņemot vērā to, ka 19. gada pirmajā pusē Latvijas pagaidu valdības, starp citu tieši tāpat kā
Igaunijas un Lietuvas valdības milzīgas cerības liek uz rietumu sabiedrotajiem. Tas atver viņiem visas durvis, palīdz viņiem risināt jautājumus, un tas arī dod šo iespēju piedalīties koalīcijas valdības sarunu veidošanā. Viņi bija starpnieks starp Niedru un Ulmani. Viņi bija starpnieks starp visiem politiskiem spēkiem, mēģinot veidot šo valdību. Daļai sekmīgi pēc sēžu kaujām tika izveidot zināmā mērā koalīcijas valdība ar vācu-baltiešu ebreju iekļaušanu tajā, un tas ir neapšaubāmi viņu nopelns. Tālāk, protams, ka viņu nopelns ir arī pamiera panākšana pie Cēsīm, gan 10. jūnijā, gan arī vēlāk Strasmuižā. Jau pati Strasmuiža iespējas šeit sasniedz maksimumu. Rietumu sabiedroto misiju iespējas maksimāls. 1919. gada jūlijā. Kad viņi patiesībā pilda, viņi panāk to, ka Igauņu karaspēkam aizliedz ienākt Rīgā. Lai izvairītos no asins spirts, kā to saka vācu-baltieši. Par to var strīdēties, vai tā būtu bijis vai ne, visticamāk, ka nē, taču fakts ir, ka viņu iespējas, tas ir atspoguļo šo te britu un franču misiju iespēju. Neapšaubām, arī amerikāņu nedaudz. Kauju laiks pret Bermudu. Nevis izšķiroša nozīme atbalstam, bet ļoti svarīga. Svarīgs, lokāli, neapšaubām būtisks Bolderājas sektors, artilērijas trūkums Latvijas armijā, uguns atklāšana no sabiedroto karakuģiem, vairāk simboliski, neapšaubāmi. Fakts, ka palīdzēja, bet ne tik ļoti, lai tas būtu izšķiroši, es uzskatu. Bet fakts, ka nozīme ir. Pēc tam jau, pēc Bermontiādes, šī nozīme ir ļoti maza. Salīdzinoši ļoti maza. 19. gads ir tas brīdis, kad ir liela. Un tagad īsumā daži vārdi par šo te nozīmi, varbūt jaunā skatījumā, jaunā redzējumā, balstoties uz to, ko es teicu. Šeit šis te ir vēl viena atkāpe, bet lejā tā bilde ir būtiska, ir neticama viņa. Tā nav Vīnes meitene, kura ir tur. Amerikāņi ir ielikuši šo bildi savā žurnālā Šveicā izdotajā, un tur bija, piedošana, man vienkārši tehniski, es griežu šos bildes un man nogriezās galvas, vai es nepaspēju vairs tikko sakārtot. Bet, saprotiet, tur rakstīts Vīnes, nepietiekoši ēdinātā Vīnes meitene. Amerikāņi Rīgā ir nosvītrojuši nost un uzrakstījuši latviešu. Un saprotiet, tas cilvēks, kuru es neveiksmīgi nogriezis, ir doktors Orbisons, kurš bija misijas vadītājs Rīgā. Tas ir Orbisons. Tā ir latviešu meitene. Saprotiet, 1919. gada krīze šī ir. Pilsētās. Rīgā, Liepājā, pirmkārt, tieši pilsētās bija reāls bats pēc padomu perioda. Tā ir latviešu meitene. Nav svarīgi, Latvijas meitene, es teiktu tā. Bet mēs vispār šo te neapzināmies, ka kaut kas tāds ir iespējams pie mums. Lūk, un šeit amerikāņu misija, kur patiesībā glābīja šī 19. gadā amerikāņi glābīja. Pastāv vairāk viedokļi. Viens šobrīd tiek atdzīvināts, un tas nelabais viedoklis ir tāds, ka mēs esam limitrofi. Krievijas historiogrāfijas viedoklis, un ne tikai historiogrāfijas politikas, ir tas, ka mēs esam limitrofi, kurus ir izveidojuši Briti kopā ar frančiem un amerikāņiem. Lielāku absurdu un nepareizību un melus ir grūti iedomāties. Tiek noniecināts un atmests malā. Šobrīd atkal Latvijā publiskajā telpā arī latviešu valodā un literatūrā parādās šis te absurdais termins un jēdzieni, kas tiek grābti no Krievu internetu lapām. Būtībā tiek noniecināta tautu nāciju neatkarības grība, kura, protams, šeit ir galvenais un noteicošais un tā tālāk. Otrs viedoklis ir tāds, ka britu, franču un amerikāņu nozīmes te nebija nekādas. Es teiktu, ka klasiski izklausīsies varbūt naivi, bet patiesībā, protams, ir pa vidu. Es teiktu tā, ļoti nozīmīgs procesos, tieši tāpat kā Polija, Lietuva, Igaunija. Neiespējami izprast situāciju, neskatoties uz rietumu sabiedroto misiju klātbūtni un piedalīšanos. Baltijas valstīs, ne tikai Latvijā. Bet humanitārā laikam ir visnozīmīgākā joma, visas pārējās. Es gribētu teikt tā, vakar jau ieskanējās lietas, šīs tēzes par to, ka politika ir ārkārtīgi cieši saistīta ar vēsturi. Tā arī ir. Ja paskatās šodien uz Ukrainas notikumiem, ir pārsteidzoši tas, ka šī palīdzība ir būtiska.
Tagad viņi ir būtiskāki Ukraiņiem nekā mums 19. gadā, bet nav izšķiroši visticamāk. Ukraiņi tāpat cīnītos. Ja? Šī gadījumā Latvijas gadījums 19. gadā ir tāds, ka mēs varam runāt par neapšaubāmi nozīmīgu palīdzību. Un humanitārā ziņā, kā es teicu, tiešām visvairāk. Bet tā nav izšķiroša. Nav izšķiroša. Runāt, ka Briti izveidoja limitrofu Latviju, ir vienkārši zemiski. No mūsdienu politikas viedokļa raugoties arī. Ja? Un nepareizi, neapšaubām. Bet tātad... Es gribētu teikt, ka bez šiem arhīviem mēs neizpratīsim savu situāciju. Mēs neizpratīsim savu situāciju arī Lietuva, Igaunija, tas pats, arī Polija. Es esmu ievērojis, ka katra no mūsu zemēm joprojām mēģina skatīt savu vēsturi izolēti. Neiespējami. Latvijas gadījumā, kā salīdzinoši ar Poliju, protams, neliela valsts, mēs varam runāt tikai un vienīgi par kompleksu pētniecību, jo mūsu vēsture nebeidzās pie Šauļiem, nebeidzās pie Pitālovas, ja? Nebeidzās pie Valkas, un tā plašās daudz vairāk visā Eiropā. Tā ir svarīga vieta. Ja? Un šī gadījumā ārzemju arhīvu, protams, tas, ko es šeit jums nodemonstrēju, tikai parāda šeit atkal Latvijas situācijas sarežģītību. Šis ir jaunākais Latvijas armijas karavīrs, ebreju puika, ja? 10. gadā dzimis, 19. gadā. Un šeit ir lietuviešu izcelsmes, tēvs lietuvietis. Protams, uzskatīs jau par latvieti, taču lietuviešu izcelsmes meitene, ja, var teikt, Valija Diškarēvis, kurš arī Latvijas armijā karo. Minoritāšu lomas Latvijā ir 70% latviešu šī brīdī tikai. Būtībā iedzīvotāju skaits Latvijā Pirmā pasaules kara laikā tas viss ir samazinājies par 1 miljonu no 2,5 miljoniem pirms kara. 1 miljons mazāk. Es domāju, ka Latvija gan bēgļu, gan zaudēto iedzīvotāju skaita ziņā ir laikam pirmajā vietā Eiropā. Nevis tāpēc, ka es esmu latvietis, bet tāpēc, ka tā izskatās, ka tā ir, ja? Pēc skaitļiem raugoties. Un to, ka mēs varam izpētīt šo situāciju un parādīt arī caur rietumu sabiedroto prizmu un viņu ziņojumu prizmu, ir neapšaubām. Tas atklāja tik daudz jauna, arī kritiski par mums tieši tā, jo viņi pavisam savādāk skatījās uz vācu-baltiešiem, skatījās uz vietējiem krieviem, mužniecību. Viņi nevarēja saprast, ka mēs varam būt bez elites tauta un valsts. Grūti to bija saprast individuāli Britiem, Frančiem, Amerikāņiem, bet 20. gada augustā, kad beidzās Latvijas neatkarības karš, man šķiet, viņi to saprot. Tas ir redzams pēc ziņojumiem. Paldies milzīgs ārzemju viesiem vēlreiz, jo tikai apmainoties ar šīm domām, mēs varam nonākt beidzot pie nepieciešamības izveidot vienu kopīgu vēsturi. Būtu vienkārši ideāli. Neatkarības kara vēsturi vismaz kopā ar poļiem, lietuviešiem, igauņiem. Sākumam. Mēģināsim to ievietot kopīgā Eiropas rāmī. Paldies milzīgs par uzmanību.